Sveiks, Marek! Čau, čau! Kā tev klājas? Kā gan var klāties, kad ir pagājuši drīz jau 3 gadi, kad tā pa īstam savus bērnus, Robertu un Emīliju Markusus, neesmu saticis. Pat parunāties ar viņiem arvien tiek liekta iespēja, kas ir cietsirdīgi pret bērniem, par mani nemaz nerunājot, kas ir pretiesiski, un tomēr tiesas, nolēmumi, arī šī brīža spriedums un jau jaunās sankcijas rada apstākļus, kādēļ arvien nav iespējams satikt savus bērnus, ar viņiem sazināties, lai gan šajos pašos jau pieminētajos nolēmumos un spriedumā man tas nav atņemts. To dara noziedznieki, kuru vārdi un uzvārdi ir Latvijā zināmi. Noziedznieki grupā, kur izmanto arī bērnu māti, viņas radiniekus, viņu paziņu loku un veic šīs noziedzīgās, cietsirdīgās darbības pret maniem bērniem un mani. Tam nebija tā jānotiek. Es domāju, sabiedrībai nemaz nav tik īsa atmiņa, un mēs atceramies, kas notika kopš 2020. gada pavasara, 13. marta, kad tika pasludināta afēras politika, zināmās afēras politika, un kas tika izvērsts pret cilvēkiem, liedzot, atņemot cilvēku pamatiesības, veicot dažāda veida diskrimināciju, cilvēkus pazemojot, dresējot, spīdzinot, un uz šo es gribu likt lielu akcentu – spīdzinot. Arī tas, kas notika un tika izvērsts pret mani un maniem bērniem, to citādāk nevar saukt kā spīdzināšanu, cietsirdību, nežēlīgu izturēšanos, kur ir piesegušas institūcijas un, diemžēl, turpina to darīt. Tajā laikā, kad es sniedzu melu pret mani izvērsto melu atmaskošanu, lieta pēc būtības līdz pat šim brīdim nav izskatīta, vien formāli apgrābstīta. To tiesas un visas citas iesaistītās institūcijas nedrīkstēja pieļaut, taču tas ir noticis, un viņi nespēja rimties. Tā vietā, lai vismaz censtos vērst visu par labu, viņi veido nākamās apsūdzības. Viņiem nepietiek melu, viņi grib darīt vēl un vēl, un viņi nav sapratuši līdz šim vienu svarīgu mācību, ka tie, kas citiem bedri rok, paši tajā iekritīs, un tur būs atbildīgi par savu izvēli postīt katrs, kas ir iesaistīts noziegumā pret mani, pret maniem bērniem un arī pret sabiedrību kopumā jau pieminētajā afēras politikas laikā. Visi tie, kas bija tolaik pie varas un aizvien ir noturējušies, ieskaitot arī tos, kuri aizgājuši, viņu darbi un noziegumi nav aizmirsti. Viņi tiks saukti pie atbildības, un tās nav tikai manas šī brīža īslaicīgās emocijas. Nekas nav aizmirsts. Cilvēki, kas nav spējuši atzīt savas, maigi sakot, kļūdas, cilvēki, kas nav atvainojušies sabiedrībai par to, ko viņi darīja, jā, pat ar atvainošanos ir par maz. Un tomēr saglabāt cilvēcību, tas bija izaicinājums visiem tiem, kas lietoja vergu lupatas uz sejas tajā laikā tādēļ, ka to lika televizors. Televizors Amerikā, televizors Krievijā, televizors Latvijā un propagandas mēdī. Nelieši, kas pildīja noziedzīgas pavēles, nelieši, kas veidoja sabiedrisko domu, tik degradētu, ka cilvēki un sabiedrība nesaprata, ka pat veikalā ieejot, tas ir Latvijas stāsts, ko man atstāstījuši citi, ka bija noteiktas zonas, kur cilvēkiem bija jāiet, noteiktas preces, ko cilvēki varēja pirkt un ko nē, un pat groziņu pajolismā, citādāk to nevar saukt, viņi piedalījās, bez groziņa neapkalpoja. Kas tas par vājprātu? Cilvēki, kur mēs esam nonākuši? Vai tiešām sabiedrība norīk rupi ar vien un ir gatavi kāpt uz nākamiem grābekļiem?
Vai tiešām sabiedrībai pietiek ar to, ka tagad ir jau ilgāku periodu atsācies zināmais konflikts Ukrainā? Vai tiešām ar to var mums aizmālēt acis par noziegumu pret cilvēci, kas notika globāli, Latvijas, tā saukto valsti un mūsu teritoriju ieskaitot? Manas ģimenes stāsts, ko jau esmu daudzkārt stāstījis dažādos raidījumos un manis pašu vēstījumos, ir zināms ar vien tikai nedaudziem. Bet es par to runāju ne tikai tādēļ, lai tiktu sadzirdēti mani bērni un arī mana balss cīņā par taisnību, bet tādēļ, lai sabiedrība saprastu, ka tas var skart jebkuru, jo jebkuru cilvēku var norakt ar apmelojošām apsūdzībām, jebkuru cilvēku var iznīcināt, ja viņu apmelo tā, kā to darīja pret mani, safabricējot lietu. Un es atgādinu, ka pirmsākumā dokuments, kas tika skatīts pret mani 2020. gada decembrī, tiešā tekstā vēstīja, ka es, Mareks Markus, esmu veicis vardarbību, un tā mana vardarbība pēdiņās ir izpaudusies apstāklī, ka es nelietoju mutes aizsegu. Es esmu ar to nodarījis iespējams fizisku vardarbību un arī emocionālu vardarbību, jo es runāju, ka tie cilvēki, kas lieto vergu lupatas, un es nepārteicos ne tad, ne arī tagad, ka viņi to dara šādi. Pret norādījumiem, kas pat ir rakstīti uz iepakojumu, ka šīs maskas nesargā no vīrusa. Tātad, ja es saucu tajā laikā lietas īstajos vārdos, un arī tagad to turpinu darīt, tātad es nodaru emocionālo vardarbību pret cilvēkiem, kuri lieto šīs lupatas uz sejas, tiešām. Kāpēc es šo akcentēju atkal un atkal? Tie, kas ir mani dzirdējuši jau vairāk kārt par šo tēmu runājam, varētu likties, ka es esmu ieciklējies tajā. Tam patiesībā ir viens ļoti dziļš iemesls. Un tas iemesls ir fakts, ka man pateicoties šai vergu lupatai ir noziedzīgi atņemtas, un arī maniem bērniem ir atņemtas iespējas būt mums kopā, runāt, satikties, piedalīties dzīvē, citu atbalstot, kā tas ģimenē pienākas. Kurš vēl tētis vai māma Latvijā dēļ vergu lupatas nenēsāšanas ir saņēmis tik daudz sankcijas, kā esmu to piedzīvojis es, vienkāršais cilvēks šajā zemē? Ja kāds ir, tad uzmeklējiet mani un mēs darīsim šo darbu kopā un atmaskosim noziedzniekus. Šobrīd gribu pieminēt to, ko daudzi Latvijā nemaz nezina. Un tas ir fakts, ka noziedznieki, kas darīja noziegumus pret maniem bērniem un mani 20. gadā, viņi rīkojas visatļautības režīmā. Rīkojas tā, it kā tiesa, taisnīgums neeksistētu un nekad nav eksistējis. Viņi rīkojās, būdami daudzi. Un tas, ka viņi ir daudzi, viņos rada šo iluzoro drošības sajūtu. Bet dzīve ir īsa. Katram tā ir sava. Un neviens no šiem iesaistītajiem nezina, cik drīz nāksies atbildēt par saviem darbiem un, maigi sakot, nedarbiem dzīves laikā. Es necenšos nevienu neapdraudēt, necenšos nevienu novest strupceļā vai izmisumā, bet es gribu atgādināt, ka ko mēs sējam, to mēs arī pļausim. Un ka tie cilvēki, kur atļaujās apmelot, ir nemazāk atbildīgi par tiem, kuri lika pildīt noziedzīgās pavēles, nemazāk atbildīgi par noziegumu pret cilvēci. Es gribu pieminēt arī šādu apstākli, kas Latvijas sabiedrībai, kura līdz šim ir sekojusi arī manām stāstam par maniem bērniem un manu ģimeni izpostīto. Gribu atklāt apstākli, ka viņiem nepietika ar to, ka jau 2020. gadā, kad pirmā lieta tika safabricēta pret mani,
Viņi gribēja to izveidot kā kriminālu lietu, lai sāktu mani arī vajāt. Tas viņiem neizdevās, jo viņi taču saprata, ka uz vergu lupatas pamata nevar tā īsti izdabūt cauri to visu, un viņi to pārkvalificēja par administrīvo lietu un civilu lietu, lai izskatītos, ka tas ir ģimenes konflikts. Un pēc tam, pateicoties realitātei, ka tiesas lēmumi tai pusē, kas mani apsūdz, izrādās nav nemaz saistoši, ka tas viss, kā es esmu atmaskojis melus pret mani, ir palaists gar ausīm. Īsi sakot, tas netika sadzirdēts un netika ņemts vērā. Tika izteikti vienīgi komentāri, ka abas puses izsaka pretrunīgas versijas par notikušo. Vai tā notiek izmeklēšana? Vai tā izpaužās tiesas godīga darbība un prakse, ka gan Bāriņtiesa Jūrmalas, gan Jūrmalas tiesa atļaujas vien nokomentēt un uzlikt kaut kādas sankcijas? Vai tas nav saprotams, ka uzliekot sankcijas uz politiski motīvu pamata, pie tā visa pievazājot klāt dažādus fragmentus no dzīves un tos interpretējot tā, lai kaitētu man, tiek nodarīts tieši posts maniem bērniem? Kurš vēl tētis un mamma ir pelnījis to, lai dēļ vergu lupatas būtu šādas sankcijas? Bija apmelotāji, atceros vēl to laiku, kad es biju Facebookā, kuri teica, ka tas nav saistīts ar lupatām. Bet cilvēks, kas mani šodien uzklausa un ieraksta šo, un ne šis cilvēks vien, ir liecinieks tam, ka tiesas dokumentā tiešā tekstā ir sacīts, ka tieši jau pieminētā lupata ir bijis pamatcēlonis, kādēļ ir izvirzītas apsūdzības pret mani, jo tā bija klasificēta kā iespējamā vardarbība, fiziskā un emocionālā. Pēc tam tālāk pieaudzēja, rakājoties manā dzīvē, manā pagātnē, ko vien varēja uziet, to ielika un uzlika uz papīra. Es pieminēju arī iepriekš, un arī šoreiz to pieminēšu, pat to apstākli, ka es, Latvijas pilsonis, izmantodams savas, lai arī formāli tās ir visiem demokrātiskās tiesības, devos pie Saeimas 2009. gadā un arī saucu atlaist Saimu, pat tas apstāklis ir izmantots pret mani, lai parādītu mana nozieguma būtību. Kas tas ir? Viņi ir pārēdušies televizoru, ka tiklīdz kāds atļaujās runāt, domāt ar savu galvu un paust savu gribu, savu viedokli, savu nostāju, tad tas automātiski nonāk šīs varas nežēl. Tobrīd tehniskās iespējas ierobežoja šo vēstījumu. Turpinājums sekos.